Vai bieži vien esat lolojis, vēlējies dzirdēt vārdus: es tevi mīlu, es ar tevi lepojos. Tu esi labākais, kas ir manā dzīvē. Es, pirms šos vairs nekad neesmu dzirdējis. Man sauc Anatolijs. Es biežāk dzirdu vārdus: es tevi mīlu tikai kā draugu, un tu esi vilšanās. Mana mamma nebija draudzīgākais cilvēks. Arī skolā bieži mani apcēla, sakot, ka man ceļgali ir īpaši resni. Tas sāpēja daudz un dikti gadus. Es nezināju, ko darīt ar savu dzīvi. Jau biju domājis pamest visu un sākt nodarboties ar santehniku, bet tad es atklāju kādu mazu, skaistu, jauku noslēpumu. Pavisam netīšām ejot garām uz tā paklapu. Un tas ir... šis skaistais portfelīts, kur iekšā mums ir... Tas man. Kur iekšā mums ir sapņi un cerības. Arī es domāju, ka tas nav iespējams iegūt sapņus un cerības. Man mamma vienmēr teica, sapņot var tie, kam ir talants. Un es domāju, ka man tāds nav. Bet ar šo maģisko kastīti es uzzināju, ka jebkurš no jums var kļūt gan pa sapņotāju, gan kā pa cerībnieku. Tātad, ja mēs skatāmies mūsu grafiku, kas norāda pozitīvi jūsu dzīves ciklu, kur jūs tātad ejat uz augšu un ar katru gadu ieiet tikai slīd uz leju. Ja mēs apgriežam otrādi, tad mēs redzam, ka pašlaik jūs atrodaties šeit. Nav ne cerību, ne sapņu, bet lēnām pakāpeniski jūsu dzīve iet uz augšu un uz augšu un uz augšu. Un ar katru gadu jums aizvien vairāk lietas dzīvē izdodas. Vai atceries to reizi, ka tu uz skrituļu dēļ nevarēji palikties? Tagad tu vari. Atceries to reizi, ka tu nezināji, kā nomainīt krānu? Tagad tu to vari. Un atceries to reizi, ka tava mamma teica, ka tev mīl tikai kā draugi, jo tāpēc, ka 7 gados tu piečurēji gultu un tu biji sabijies, jo tāpēc, ka tu nezināji, kā rīkoties, tāpēc, ka tas tev reāli uztrauc, un tava mamma teica, ka viņa nekad nav redzējis tik lielu bērnu ar tik lielām problēmām. Nu tagad tā nav. Tātad sapņu un cerības pieeja īpašā komplektā. Ir iespējams iegādāties šo komplektu vienu pašu atsevišķi par 6,99, bet, ja jūs ziņosiet tuvākajā pusstundas laikā, jūs varēsiet nopirkt 2 šādus komplektus par pilnvērtīgu cenu, katru par 6,99. Protams, ja jūs esat students, jums ir īpašs atlaids. Kādiem studentiem jūs varbūt domājat tikai un vienīgi gribas? Tā kā man sauc Anatolijs, un atcerieties, arī jums ir iespēja nebūt neveiksminiekam. Kā teica mana mamma, vācies ārā no manas mājas, tev ir 30 gadi, ir laiks beidzot sākt strādāt. Esam mēs skaisti piloti, lidojām uz savu floti, lidojām uz savu floti, esam roti. Bet tam visam ir vienkārši risinājums. Diezgan labi. Kuri mana mašīna, kur tā ir, kur tā ir, kur tā ir, kur tā ir, kuri mana lidmašīna, kuri mana kuļmašīna. Un tas ir, vai bieži vien esat dzirdējis, es tev mīlu, es tev lepojos, un tu esi labākais, es arī ne.